Labdien! Labdien visi, kas sanākuši šeit centrā tirgu! Laipni aicināti šeit centrā tirgu uz Cūkmena akcijas atklāšanu. Jau gadiem ir izstrādājusies tā tradīcija, ka Cūkmens brauc pa visu Latviju ar tūri un māca cilvēkiem, kā cīnīties ar atkritumiem. Es cīnījos pret plasmasu, pret plasmasas pudelēm, par depozītu līkuma ieviešanu. Es mācīju visiem visā Latvijā šķirot visiem atkritumus. Es mācīju nemēslot ceļmalā. Un ar kopīgām pūlēm tas viss jau ir devis savus rezultātus. Neskatoties uz to, ka valstī bija krīze, joprojām mēs apaugam ar mantām, derīgām mantām, liekām mantām un apaugam arī, diemžēl, ar mēsliem. Jo ir tā, ka mantas, kad viņas ir derīgas, tad viņas ir derīgas. Kad nav derīgas, tad viņas kļūst par atkritumiem. Skaidra lieta, ka atkritumiem jānonāk ir miskastēs, konteineros un izgāstuvēs. Nevis mežā. Bet, diemžēl, ir tā, ka cilvēki pērk tās mantas, nezin, kur likt, un viņas jau nekļuvuši par atkritumiem, kļūst par atkritumiem. Un, lai ar to cīnītos, mēs ķeramies šogad pie saknēm. Mēs aicinām visus tās mantas, kuras vairs jums nav vajadzīgas, bet ir vēl lietojamas, varbūt pat jaunas, varbūt pat iepakojumā. Kaut kāds radioaparāts, kaut kāds lietas visādas, grāmatas, ko tu esi lasījis, kaut ko tam līdzīgu. Nemetiet ārā, bet nesiet pie samāriešiem, pie veikala otrās elpas, un visu to var atdot viņiem, un viņi pēc tam par ziedojumiem to visu pārdod un veltī lielai tādai problēmai, ekoloģiskai, ar problēmu sakām, tas ir astmai, pret astmu tas viss būs. Es jums drusku parādīšu tagad, šeit mums šogada tūre. Nemēslo mežā, padari, lieko noderīgu. Ko tas nozīmē? Ir 7 pakāpieni, kā mēs varam ar to cīnīties ar visiem atkritumiem. Pirmais ir izvēlies pārdomātu dizainu, tas ir domāts iepakojums. Tas ir censties nelietot plastmasu, bet visādus ekoloģiskus iepakojumus. Tādā veidā mēs dabu padarīsim tīrāku. Otrais solis ir iepērcies gudri. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, pērc tikai sev vajadzīgās lietas. Nav tā kā tie šopingi un visādi pirkšanas mānija, ko ieraugt to pērk, nezinu, ko likt, beigās met ārā. Vajag pirkt tikai to, kas ir vajadzīgs, ko tu zini, ka tu izmantos. Trešais mums ir izmanto atjaunojumos resursus. Tas ir izmanto koksni, no koksnes ražotos visāds iepakojumus, lai tā nebūtu plastmasa. Ceturtais. Dot lietām otro elpu. Tas ir tas tieši šogad, tas motīvs, tas moto, ar ko es braukšu pa visam Latvijas pilsētām un aicināšu lietām dot otro elpu, lai viņas nenonāk miskastē, bet lai noder citiem cilvēkiem, kurus viņiem tiešām noteikti ir vajadzīgas. Nākošais pakāpeniņš mums ir, ka pārstrādā. Tas ir atkritumi. Ir jāšķiro, jāsavāc attiecīgos konteineros, pārstrādājam, un atkal atkritums nav atkritums, bet ir derīga, vajadzīga lieta. Nākošais punkts mums ir veido kompostu. Šeit tirgu, ka mēs atrodamies, mēs redzam, ka šeit ir augļu dārzeņi, viss kaut kas tam līdzīgs. Mēs izzinām, kas notiek ar kartupeļu mizām un visām pārējām lietām, kuras nevajag mēs, pēc iespējas nevajag mēs miskastē, bet veidot kompostu, un tas arī būs vērtīgs mēslojums augļu un sakņu dārziem. Tas jau visiem saprotams. Un nākošais 7. punkts ir, kad jācenšas izmantot no atkritumiem ražoto enerģiju. Tas ir tā, ka getliņos ražo gāzi un sadedzina visādus tur atkritumus un ražo elektrību. Apmēram tādā veidā. Lūk, es jums ar drusciņu no statistikas pastāstīju par tiem atkritumiem. Piemēram,
klausieties uzmanīgi tagad. Katru gadu Latvijas iedzīvotāji kopumā saražo līdz pat 700 000 tonu, jeb 3,5 miljonus kubikmetru sadzīves atkritumu. Es saprotu, ka jums ir grūti iedomāties, cik tas ir daudz. Es jums pastāstīšu vizuāli, ko tas varētu nozīmēt. Šo atkritumu daudzums aizņemt 170 000 standarta izmēra kravas mašīnu. Un ja viņi salikt vienā rindā, tas būtu no Rīgas līdz Londonai. Skaidrs tagad ir, cik daudz atkritumu saražo. Un ar to mēs visi cīnīsimies. Labi, bet sakarā ar to, ka mēs šeit esam Rīgā centrāla tirgu, no kurienes es sākšu šo kampaņu, dot lietām otru elpu. Es gribētu lūgt Rīgas centrāla tirgus direktoru, Rīgas centrāla tirgus valdes priekšsēdētāju Anatoliju Abramovu izteikt savu viedokli par atkritumiem un par to problēmu, ko mēs šogad risināsim. Ar aplausiem sagaidām Anatoliju! Lūdzu! Patiesi prieks redzēt Cūkmeni centrāla tirgu. Jau no paša sākuma, kad mēs saņēmām pirmos ziņas par to, ka Cūkmenis varētu centrāla tirgu parādīties, mēs visi bijām ļoti priecīgi, tāpēc, ka šī problēma un šie jautājumi, ko dara un ko strādā Latvijā Cūkmenis, tie ir ļoti aktuāli. Un es ceru, ka pēc šī pasākuma vismaz viena no atziņām, kas būs arī centrāla tirgu, būs tāda, ka nemēslo centrāla tirgu. Ļoti patīkami ir šīs akcijas mērķi un tā ideja, kas saucās otrā elpa. Tik tiešām es domāju, ka Latvijas mežiem šī ir otrā elpa un arī cilvēkiem šī ir otrā elpa. Tātad iespēja, nepiesārņojot mežus, aslogojot mežus no atkritumiem, mēs varam izdarīt ļoti labu darbu, mēs varam palīdzēt tiem, kam ir vajadzīga šī otrā elpa, kam vajadzīga elpa, kam vajadzīgs skābeklis. Tas ir cilvēkiem ar astmas slimībām. Tādēļ es esmu patiesi gandarīts, ka centrāla tirgum bija tā iespēja iedot Cūkmenim šo laukumu, šo iespēju, šo viedokli paust un aicināt cilvēkus būt aktīviem un nest šīs mantas un nemest atkritumos, jo šis atkritumu daudzums, ko minēja Cūkmenis, ir ļoti iespaidīgs. Un kā zināms, tad citās Eiropas valstīs, kā piemēram Itālijā, pat atkritumi taisa valdības krīzes un pilsētas mēra nomaiņas krīzes. Tā ir nopietna problēma, un es pat piedāvātu Cūkmenim akciju noslēgt arī centrāla tirgu, un tad es esmu pārliecināts, ka jūs redzēsiet, cik daudz cilvēki ir sanesuši šīs mantas, cik daudz ir ziedots, cik daudz šī otrā elpa ir iedot cilvēkiem un Latvijas mežiem. Paldies, es jums šādu piedāvājumu izsaku publiski.